Labdien! Šukar raidījumā pārsteigts savu mazo draudziņu mēs gatavosim īpašu kokteili. Lai mēs to pagatavot, mums ir nepieciešama kolba. Kaut kas vai mērglāds, kaut kas tam līdzīgs. Es jau nezinu kāds. Mūsu dzēriens būs mazliet alkoholisks un interesants. Tāpēc, kā tādu normālu pamatu, mēs esam iecerējuši ņemt cukuru. Tātad ņemam cukuru, iebaram glāzē. Normāli, tur nav ko žēlot, tur jau patiesībā tas pats garšīgākais arī būs. Pārējais jau tur tā mazliet tikai krāsai. Tālāk. Cukurs, kad ir ieliets, mēs cukuru mazliet pašķīdinām metaksā ar 5 zvaigznītēm. Jā, metaksā. Jā. Un lejam iekšā. Tā mazliet, jā. Tā viņš tur ir, bišķiņi var sakratīt, tas viņš veidojās tāds parfē, un es pat nezinu, tāda bieza masa tāda, kas ļoti tāda dziļa būtība, es prasās citēt raini, bet izturēšu. Tālāk, turpinot tādu sarežģīto veidojumu, mēs ņemam atkal šo lielisko kakao, ko atbalsta mums veikals Madara Angurē. Viņš mums piedāvā šo kakao, un mēs viņu tā kā teikt, iegāžam iekšā mazliet tajā visā labumiņā. Iegāžam iekšā. Un jau pagaidām jūs skaties, es taču šito zināju, es taču tā darīju, vai ne, nekas jauns. Jā, taisnība, nekas jauns, bet skatieties raidījumu turpinājumu. Turpinām. Tād, kad šis ir izdarīts, mēs, protams, ka ņemam sezama sēkliņas. Ja? Ļoti veselīgs, ļoti labi. Teiksim, cilvēkiem, kuriem kuņas ir lielāks par galvu, tas ir īpaši svarīgi, jo, saprotiet, gremošanā slēpjās laime. Jo labāk tu gremo, jo foršāk ir. Ja, un tāpēc mēs pievienojam normālu sezama sēkliņas un veidojam tādu kā koloratūru. Tad mēs redzam, cik skaisti tas viss rādās un fantastiski vienkārši. Tālāk. Kad sezama sēkliņas ir piebērtas, laiks ir mazliet martīnī. Martīnī bjanko. Pievienojam martīnī. Martīnī, es saprotu, mums ir nācis no kaut kādas muzikālas ģimenes. Kad ir ieliets martīnī, veidojās patīkams tāds sabiedrības. Ja mēs redzam, perfekti sajauksies struktūra, kapacitāte ir nerimstoša, un ja mēs skatāmies no dehidrētās pārsubstances puses, tad mēs redzam, ka nākotne ir mūsu rokās. Bet ir tāda lieta kā ķirbu sēklas. Tāpēc es ievadīšu pāris garšai. Pāris ķirbu sēklas. Un vēl ir ļoti svarīgi, kamēr, jūs taisat, ko? Man parasti ēst gribās, tāpēc es ēdu griķus parasti. Un es tas tā, mazliet tā starp mums, jā. Pārēdam griķus. Varam močīt tā. Pēm ūdeni. Pievienam ūdeni. Izveidojās patīkams substance. Un mazliet kafija lavacē, jo? Arī tāds. Un smaržā jūs jūtat, visa studija pārvēršās vienā smaržīgā lieliskā kafijas bodītē. Te parasti es pēc tam mazliet iezaru pieru. Lai viss būtu galīgi jauki, mēs ņemam šo zālīti. Jūs noteikti viņu varat atrast savā piemājas dārziņā. Un veicam tādu kā eksmatrikulāciju. Un ar vieglu žestu iegrozam iekšā kokteilītī. Lūk, kokteilīts gatavs, bet ir taču vasara. Kā jūs tādu augstu karstu dzersiet, jā? Tāpēc mums te jau iepriekš ir sagatavots ledus, greifrutēju. Es te mazliet paskaldīsim viņu. Ledus. Teikšu kā ir. Var jau iztikt, bet ir vasara, jā. Kāžam ledu iekšā. Ledus. Oi, ko labi nākamajā. Oi, super. Ir perfekts. Viegli atkal apskalojam. Lūk,
šis ir kokteils, kas ir perfekti pagatavots tieši priekš jums un vēlties jūs šajās karstajās vasaras dienās. Paņemsim glāzi un raidījumu turpmākajā gaitā dosimies pie kāda no mūsu draugiem un pajautāsim viņam, ko tad viņš domā par mūsu lielisko kokteili. Pašlaik mēs ejam pie mūsu drauga Mārtiņa Daģa. Pamēģināt, ko viņš domā par šo jaunu kokteili. Esam ārā, saulītē, un es visu laiku domāju, kā notiek, varbūt tur notiek karamelizēšanās process, kā saules gaisma to ietekmē. Pagaidām viņš ir augsts un patīkams, bet, principā tas var būt ļoti sarežģīts jautājums, jo izskatās lieliski. Mēs satikām pāris draugus pa ceļam, un visi kā viens teica, mēs gribam šito dzert. Mēs gribam šito dzert, 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 mēs gribam šito dzert. Bet mums daļā līdzi. Un tāpēc turpināsim mūsu šovu. Atkal pēc reklāmas pauzes jau Mārtiņa Daģa guļamistabā, es saprotu. Vai ne? Kaut kas tāds, mēs esam tur ielūgti uz tādu kā degustāciju vakaru, jā. Skatīsimies, ko tad Mārtiņš Daģis par šo visu saka. Labdien! Esam atpakaļ raidījumā par kulināriem jaunumiem. Un šeit mēs esam satikuši Mārtiņu Daģi. Un Mārtiņš Daģis ir piekritis mūsu, kā teikt, kokteļu degustācijai. Mārtiņ, varbūt tavs pirmās ko tu vari pateikt, ieraugot šo kokteili? Tās peldošās lietas atgādina tā kā saspiestas zaķu spieras. Zaķu spieras. Manuprāt, televīzijas skatītāji pirms 2 reklāmas pauzēm jau redzēja, ka tur zaķu spierām nav nekādas darīšanas. Bet tur ir ļoti labas sastāvdaļas. Vai tu vēlies zināt, kādas tās ir? Es ļoti vēlos zināt, kādas tās ir. Patīkam, Mārtiņ, ka tu ļoti vēlies zināt, kādas tās ir. Tad es teikšu, kādas tās ir. Tātad, tās ir. Mēs esam ņēmuši mazliet lielisku cukuru, klāt pievienojuši mazliet metaksu brūnumam. Tā, lai grauzdējās un ir patīkami, jā. Un tālāk mēs esam to atsveidzinājuši ar mazliet kakao. Kakao varētu piedot labu garšu. Jā, tas ir laba garša, laba garša. Es jūtu, ka es runāju ar īstu, kā teikt, īstu lietpratēju, jā, lietpratēju, kurš zina. Tālāk mēs to visu turpinājām ar mazliet martīni, jā, un martīni bianco. Un galā pievienojam arī šīs te kafiju mazliet un sezamsēklītes. Sezamsēklītes. Ja skatītāji jau mūsu zina, ko dara kuņģi sezamsēklītes par to, ka, tiem, kas ir kuņģi, tur darbojās, ja. Un galā, protams, arī mazliet timjāns savs un ķirbu sākos, kā arī greifrūtu ledus. Īpaši no mūsu saldētavas. Kur starp citu? Ražo tikai šeit, jā. Ražo tikai šeit, un starp citu blakus bija vērojams arī, kā teikt, mūsu lieliskajā leduskapī bija atradams arī eau de cologne Troinoi. Dzeltenā krāsa, aprasojas un patīkams, jā. Tāpēc, Mārtiņ, varbūt neķersim, kā teikt, zaķus pa tukšo un ķersimies pie degustācijas. Tur nav eau de cologne. Man jāatzīst, es piemēru vienu sastāvdaļu. Eau de cologne tur tiešām nav, bet tur ir mazliet ūdens, lai padarītu šo, kā teikt, vasarai piemērotāku šo gradāciju. Atsveidzinošāk. Un mūsu skatītāji jau redz, tas ir viss noformēts, kā mēs viņu veidojam. Nav nekā tur ļauna, un principā mēs neesam paredzējuši nāvi raidījumā. Tātad, varbūt, ka tu varētu mazliet, varbūt tu plānu operātors varētu paņemt. Dzeršanas brīdi, jā. Kurš tur jāpasmaro. Jā, kādas jūs sajūtas? Es jūtu nedaudz šo te alkoholu piedevu, jā. Un kafiju. Kafija ir, jā. Tas pārējās garšvielas ir tāds garšai, viņas jau nav tāds tik ļoti smaržīgas. Aha. Varbūt, ka tad pamēģiniet tā mazliet. Es tā mazliet. Mazliet, jā. Jā, mēs nezinu, kas tās upes vai kas bija uzmetušās, es vēl te pūtu, te vēl svodras. Es atļaušos izpilt sēkliņu. Jā, un cik interesantas. Un te nu mēs redzam, viss, ko mēs darām šajā raidījumā, patiesi ir dzīvei noderīgs. Paldies, Mārtiņ Daģi, par lielisko degustāciju. Es jūtu, ka tev ļoti garšoja. Un tiksimies nākamajā raidījumā. Paldies! Tātad, esam atgriezušies atkal raidījumā Trulā virtuve un esam satikuši uz ceļu Leldi. Un Lelde ir, kā teikt, pieņēmusi mūsu uzaicinājumu pagaršot lielisko kokteili. Lelde,
Kā tev viņš liekas? Garšīgs? Pagaidi. Garša labi. Ļoti atgādina kafiju. Sēklas pa daudz. Skaidrs. Redziet, visi var dzert šo, ja? Arī jūs skatītāji. Arī jūs varat nākt pie mums, ja mēs jūs satiksim pļavā vai kaut kur citur. Mēs jūs uzcienāsim pilnīgi noteikti. Tā kā paldies, Lelde, par degustāciju. Mēs dosimies tālāk uz mūsu laboratoriju Trulā virtuve. Paldies! Labvakar! Atkal esam atgriežušies raidījumā Trulā virtuve. Un šobrīd pie mums viesojās Liene. Liene ir tāda, kā teikt, pieredzes bagāta baudītāja. Un mēs šeit tāpēc esam izvēlušies viņu, lai, kā teikt, pēc Mārtiņa ieteikumā tomēr atdalītu šīs substances kokteilī, proti atšķeltu sēklas no šķidruma. Jo, redziet, sāklas jau ir iesūkušās. Tāpēc, labi, nav ko lieki runāt. Šeit ir sagatavots lieliska glāze, tikko mazgāta, kāšamā marle, tas pats mūsu kokteilis, un mēs lejam iekšā. Pa kokteļa sastāvdaļām ir viss stāstīts, ja? Jā, kokteļa sastāvdaļas jau tika raidījuma sākumā aprakstīts. Tāk. Šito mēs varam lietot kompresēm. Tiem, kam kaut kādas problēmas ar ādu vai ko, tas ir ļoti labs tāds nospiežam mazliet tādā ritulītī, tādā izspiežam pēdējo suliņu ārā. Tā. Un šis ir tiešām labs, un mēs pastamies tāds iekšā. Ja? Ļoti forši tāds. Principā pa skrubi var izmantot. Pa skrubi var izmantot visu ko. Labi, Liene, nav ko te vilkt garumā. Kāds tās pirmās sejas, kad tu uzzināji par mūsu raidījumu un mūsu lielisko kokteili? Varbūt lūdzu ņem šo kokteili rokās un skaties. Smaržo labi. Bet principā atgādina prozit baigi. Prozit? Zini, tās kāds tīrītājs? laimes konfekts. Laimes konfekts? Jā. Nu, vai tu varētu arī tā kā iedzert? Nezinu. Salds. Ir ļoti salds. Principā, man liekas, vērmels vajag klāt. Nākošreiz. Šie tik salds noteikti neveicina gremošanu. Nu, redz, raidījums Trulā virtuve jau ir atvērta tipu raidījums un mums katrs brīdis ir savādāks. Jāatzīst arī, kad saule mazliet ietekmē, mazliet cukurs pakusa brīdī, kad mēs nācām no otras studijas un ceha un tāpēc viņš kļūst mazliet saldāks. Ne, bet viņš noteikti ir ļoti labi baudāms un viņam ir tāda, tās sēklas tāda. Tā patīk sēkla. Tā piegarša ir tāda specifiska. Sākumā tie ķirbi liekas ļoti dīvaini, bet vēlāk virsroka ņem sezams un tad jau tas ir tā ierastāk, līdz ar to droši vien arī baudāmāk. Aha. Tad bauda caur sezamu. Jā, vairāk caur sezamu. Nekā caur ķirbi. Ķirbis jau principā vispār funkcionē veselībai. Jā, ķirbis jau vispār, jā. Ķirbis tas ir. Es domāju, lai ķirbis varētu palikt mūsu nākošajam raidījuma tematiku, bet, prieks redzēt, ka mūsu baudītāju pulks aug. Mūsu trešais, kā teikt, šova dalībnieks, Trulā virtuve. Paldies skatītājiem vēlreiz, atgriezīsimies mēs jau drīz nākošajā raidījumā, kur mēs nodarbosimies ar citiem kulinārijas darbiem. Tā bija Trulā virtuve ar Kristapu.